Ja tu esi jaunais satura veidotājs vai jaunais bizness, un tu nezini, kurā vietā vajag publicēt saturu, lai sasniegtu auditoriju, reklāma aģentūras Latvijā teiks, tas ir tikai Instagrams, mēs strādājam tikai ar Instagram influenceriem, Instagram skaitļi ir paši svarīgākie. Tā nav. Es pēc pieredzes publicēju savu saturu visos 4 sociālos tīklos, man tie ir TikToks, Instagrams, Facebooks un YouTube, tāpēc, ka es daudz filmēju video gan garos, gan īsos, un YouTube, principā, ir vienīgā platforma, kur likt garos. Bet, ja mēs runājam par īsajiem, es parādīšu tīs skaitļus un paši izlemiet, vai Instagrams patiešām ir tas pats galvenais influencētākā vieta, kur kaut ko likt, jo mani skaitļi tur nesakrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka visas šīs platformas tavu video rāda neatkarīgi no tā, vai tev ir sekotāji vai nav. Ja saturs ir interesants un cilvēki ar viņu kaut kādā veidā miedarbojas, viņš to saturu rāda pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un tad mēs varam salīdzināt, kā šie skaiti izskatās cauri visām šīm platformām. Tad sāksim, kur skatījumi ir vismazāk, tas mums ir Instagrams, dažādi video par cukurvati, kur robots taisa cukurvati, tad mums ir par marinētiem jalapeņo, tad mums ir sludinājums, vai tas strādās par 100 eiro, un tad mums ir Lubānas ēdnīcas video. Tātad pilnīgi dažādi video, dažādām vecuma grupām, un arī universāls. Jalapeņo, man liekas, tas universāls, tas ir runāts par ēdienu, tā tēma patīk visiem. Tātad skaitļi 2200, 1500, 3000 un 3000. Ok, ejam tālāk, varam vaļā, kas mums nākošais varētu. Nākošais varētu mums būt YouTube. Man liekas, tas, ka neviens Latvijā vispār netic, ka YouTube būtu kādam jālieto. Tātad skaitļi 1000, 700, 1000 un 1000. Un man nesāpēja kauli ielādēt šo video, jo visi viņi 3 minūšu gari, visur viņi ņem pretī. Tad mēs ņemam TikToku, man liekas. TikTokā skaitļi 53 000, cukurvats cilvēki ar mani sazinājās, teica paldies par video, nāc uzsauksim cukurvati, viss strādā. Jalapeņo 18 000, vai strādās par 100 eiro, 27 000, Lubānas ēdnīca 57 000. Nav svarīgi, cik tev sekotāji, man tikai 5600. Ja video labs un interesants, kvalitīvs, viņu skatīsies, un tu sasniegsi auditoriju, neatkarīgi no tā, cik tev te sekotāji. Un tad pēdējais mums ir Faceītis, mīļais vecais, kur ir pati vecākā auditorija, bet, skaitļi, tāpat paliek skaitļi. Cukurvate 32 000, jalapeņo 17 000, jo tur ir daudz arī grupas, kur tu var padalīties, ja tas ir par ceļojumiem vai par ēdienu vai par receptēm, tie video izplatās daudz labāk. 7000 mums ir par sludinājumu, un uzvara šobrīd ir Lubānas ēdnīca 248 000 skatījumu. Un tad jūs pasakāt no tām aģentūrām, ka Instagrams ir galvenais, kur publicēt. Absolūti nepiekrīt, vajag publicēt visur, galvenais, lai ir interesanti.